Visvienkāršākais, protams, ir nopirkt veikalā vai tirdziņā, nevis stādīt un audzēt pašam. Ar šādu pārliecību dzīvo lielākā daļa sabiedrības un, godīgi sakot, arī es pati. Taču šodien Ļaudonā tiek stādīts īpašs dārzs caur koku, vēloties lauzt šādu stereotipu. Kā pamats dārza stādīšanai tiek izmantota japāņu biologa Akira Miyawaki radīta ātraudzīgā meža stādīšanas metode. Tad, kad es internetā uzzināju par šo metodi, kur pēdējos 8 gadus ir paliek arvien populārāka Eiropā, es arī sākumā necēju, kā 10 reizes ātrāk kaut kas nereāls, domāju, kaut kas fake. Bet savukārt, ka es iedziļinājos vairāk tā tehnoloģija un to, ka jau citur tas notiek, ka citur tas reāli notiek, pat Eiropā, Holandē, Beļģijā, tad es saprotu, ka jāizmēģina arī tas ir Latvijā. Tas nozīmē, ka 200 gadus vecs mežs, kurš jau ir nostiprinājusies ekosistēma. Mēs, cilvēki to veidojot, varam to izaudzēt 20 līdz 25 gados. Izmantojot šo japāņu metodi, mēs viņu sakombinējam kopā ar pārējiem stādījumiem dārzā, lai viss saslēgtos vienotās ekosistēmā, viss pilnīgi dārs. Un, attiecīgi, būtu tās pats darbotos, kad nevajadzētu pēc tie 2-3 gadi nelaistīt, neravēt, nemēslot. Viens no dārza stādīšanas nosacījumiem ir liela bioloģiskā daudzveidība, kā arī stādīšanas blīvums no 3 līdz 5 stādiem uz kvadrātmetru. Blīvums 3 uz 1 ir vajadzīgs tāpēc, lai viņiem būtu šī konkurence pēc gaismas. Jo tad, kad viss apkārt zaļš ir, vienīgā gaisma nāk no augšpuses, ka viss ir apakšā aizaudzis. Un katrs stāds gribēs tiekties ātrāk uz augšu, un šī tieksme pēc saules, pēc gaismas veicina šo milzīgu ātro pieaugumu. Kopumā tiek iestādīti 400 stādiņi, un, kā uzsver Kaspars, ļoti svarīga ir iepriekš sagatavotā augsne. Augsnes sagatavošana katrā vietā var būt savādāks, atkarīgs no kāda ir izejas stāvoklis. Tad šeit ir ļoti smilšaina augsne bija iepriekš, tāpēc būtībā gan arī vai tūkstnesī, tāpēc mums vajadzēja viņu padarīt tādu kā mālaināku. Tāpēc tika pievienots māla pulveris aptuveni tonna šeit, tika ņemta augsne no dīķa. No apakšas, var teikt, sapropelis, tika pievienots siens, tika pievienots lapas, tika pievienotas zāri un koku stumbri, un viss tas pēc tam kārtīgi samaisīts kopā, lai ielaižot mikroorganismus. Viņi šīs organiskās vielas, tātad, ko es nosaucu, viņus pārstrādātu un izveidotu mēslojumu, tātad citiem vārdiem sakot, ēdienu priekš kokiem. Iesākumā ar teoriju, tad jau gluži praktiski stādīšanas darbos Kaspars iesaistījis arī Ļaudonas skolas skolēnus. Es daudz domāju par nākotni, un ja mēs iemācam jaunajai paaudzei, kad var dzīvot savādāk nekā vecāki, kā ir pieraduši bērni, kad vecāki liek daudz strādā, paši strādā, un tāpēc brauc prom no laukiem, negrib savus dārzus, tad šeit grib parādīt to, kad iemācīt viņus, kā veidot dārzus pašpietiekumus ar vieglumu, lai mūsu vispār dārzu nākotni veidot savādāku. Atgrieztos laukos, cilvēki dzīvot nākotnes cilvēki, tad šobrīd, kad ir skolēni bērni, un lai veido pilnīgi savādāk dārzu sistēmu. Ideja ļoti interesanta īstenībā. Es arī ļoti ceru, ka tas tā arī strādā, jo tādā gadījumā, iespējams, arī Latvijā beidzot būs lielākā raža, vairāk naudas, un tas būtu ļoti izdevīgi. Man patīk tā doma. Ļoti. Es personīgi pirmākais dzirdu, ka tā pāris gados var izaudzēt mežu. Tā, man liekas, tas ir interesanti un izdevīgi. Un ja tādā veidā arī augļus var stādīt? Nu, tas ir vispār vēl ideālāk. Katru gadu normālu lielu ražu, tas ir izdevīgi ļoti. Tam piekrīt arī Kaspara draugs Mārtiņš, atzīstot, ka dzīve laukos var būt viegla, ja vien paši iepazīstam un realizējam dažādas iespējas, tostarp šādu dārzu stādīšanu. Mazliet, protams, ir tajā sākuma periodā jāiespringst, jo tas ir tā kā ieguldījums, bet tie cilvēki, kas uzsāk dzīvi laukos, par to ir obligāti jādomā. Un tā ideja ir, es uzskatu, ka ir ļoti labi. Jā. Es esmu pārvācies no Mārupes uz Lejasciem, kas ir Gulbenes rajons. Arī piekopjam dažādas nestandarta lietas, lai atvieglotu sev ikdienu. Un lai nebūtu tas tā standarta lauku dzīve, perfekti izrabētās dobītes, un lai būtu visu laiku saistībā ar dabu, bet lai nav jāstrādā tik daudz. Es gribētu redzēt, kas te būtu pēc gada. Es ceru, ka saka, jauns vienmēr biedē, bet īstenībā ar mēģināt, un kamēr pamēģinu, tad iespējams, ka tas būs augsts un būs labi. Priekš Latvijas šis ir unikāls projekts, tāpēc, jo īstenībā internetā nav pieejama informācija, kad tas būtu kaut ko realizēts. Tātad mežs pēc Miyawaki metodas Latvijā. Tuvākais, cik ir atrodams, ir Viļņā pirms daži gadi. Arī pat sev pierādīt citiem, ka laukos var dzīvot ļoti labklājīgi, bet viens no tiem iemesliem galvenajiem, kāpēc, lai dzīvot labklājīgi, ir pašpietiekamība. Tas nozīmē, ka jārada ir tāda vide, kur ir maksimāli pašpietiekama, tātad, lai ir viegli audzēt, lai ir viegli saņemt ražu, lai nav daudz darba jāiegulda. Un lai mūsu Latvija plaukst. Sandra Zariņa, Indra Skrieviņš, Mārtiņš Svitka, Red TV.